Uzmanību karogiem! ASV valsts himna. Dievs svētī Latviju! Labdien! Labdien! Sveicinam jūs, Garazara draugus, Garazara 60 gada jubilejas svinībās. Svinēsim visi, ko Garazars mums ir dāvājis, baudīsim mūsu latvietību, mūsu draudzības, atskaitīsim mūsu atmiņas
godināsim mūsu pagātni, priecāsimies par tagadni, gaidīsim un nodrošināsim mūsu nākotni. No saknēm, kas ir mūsu pamats, līdz koku galiem, kas turpina augt un plaukt. Paldies jums visiem! Aicinu prāvestu Anits Vārsberg Pāžu dot svētrumu. Teici to kungu mana dvēsele, un viss, kas manī viņa svēto vārdu, teici to kungu mana dvēsele, un neaizmirsti visu labu, ko viņš tev darījis. Šis psalma pants bija nozīmīgs un bieži lietots, teikts, lasīts un atgādināts no Pāvila Ķirsona prāvesta, kam bija pirmais sapnis par nometni, kur sanākt visām paudzēm Dievam un Latvijai. Tā tas no viņa pārnāca arī mūsu ģimenē, un tādēļ es šodien izvēlējos ar šo bībeles pantu sākt mūsu lielo jubileju. Un mēs pateiksimies. Vispirms es gribu izteikt pateicību rīcības komitejai, pašreizējai Garazaru padomei un visiem, kas ir pielikuši roku šiem svētkiem. Jo, ja atskatāmies, mums var likties, ka 60 gadi ir gari gadi. Bet citiem tie varbūt liekas īsi, jo viņi vēl labu gabalu pēc 60 ir nodzīvojuši. Tajā pašā laikā, no tā laika, kad sākās Garazars, pat tie, kas to laiku bija klāt, un kas šeit bija klāt 65. gadā. Okay. Vai strautnieki ir šeit gadījumā? Okay. Pa starpu, katrs gads jau ir atkal piepildījies ar daudzām citām pieredzēm un notikumiem, par dzīves svētkiem un veiksmēm un sekmēm, un arī kādreiz citas lietas, kuras mēs nevēlamies atcerēties, bet katrs gads cilvēka mūžā ir pilns. Un tāpēc paldies jums, kas liekat mums apstāties un atskatīties. Un atcerēties to, ko šie gadi ir katram no mums devuši, vai mēs esam 60 gadus bijuši kopā ar Garazaru, vai nu pat sākuši bērnu nometnē. Gatavojoties, es izlasīju sava tēva Viļa Vārsberga atmiņas par pirmajiem 8 gadiem. Un es gribu jums nolasīt cilvēku sarakstu, ko viņš piemina. Vecais Džordžs bija amerikānis, kas dzīvoja Vārtu mājā un pie kā tētim bija jāiet lūgt, ienākt, peldēties un iepazīstināt latviešus ar šo nometni. Mana tēva māsas dēls Viktors, pirmais, kas peldējās mūsu ezerā. Pāvils Ķirsons prāvests, Vidienas apgabalu prāvests. Werners Treimanis, veclatvietis, vairāk vai mazāk, viņš jau 20. gados ieradās Detroitā. Rudolfs Junkulis, Jānis Jākapsons, Arnolds Medenis, Leonīds Liepiņš, Brieža kungs no Čikāgas draudzēm, Petersona kungs no Milvokiem, Alberts Rieksts, Jānis Kinēns, seniors, Edvards Avots, mācītājs Jānis Lazda, Gundars Strautnieks, Gunārs Gruzdiņš, Kārlis Baltiņš, mācītājs doktors Kārlis Lejasmējers,
prāvests Aleksandrs Veinbergs, Rudolfs un Erna Jankavi, doktors Aivars Zeps, Valdemārs Klētnieks, pirmais administrators, Roberts Zuika, Gunārs Birkerts, Viktors Zemsarājs, doktors Zemjānis, Gunārs Grīviņš, Jānis Sprenne, Olģerts Cakars, un vai jūs vēl tam sarakstam varam katrs pielikt vairākus vārdus klāt, vai ne? Miķelsona kungs, Paudrup kundze, Petersona kungs, visi, es gribu aicināt jūs tagad skaļi, negaidot, kad citi apklusīs, visi kopā nosauciet vārdus, kas jums saistās ar Garazaru. Lūdzu. Runka, Grīnbergs, Andrā. Padomājiet vēl. Dimanti. Bolšteina kunga. Kungs un kundze, visi ģimene. Gundaga Mikela, Cilvēki visi, kas ir padarījuši šo vietu par svētu, kam pienākas, ka mēs viņus atceramies un pieminam ar pateicību. Jo svēta pēc vārda nozīmes ir vieta, kas atšķirās no ikdienišķā, kas ir kaut kas īpašs. Un tā šie cilvēki, kas ir radījuši mums vietu, kur sanākt, pateikties, augt, mācīties, priecāties, dejot, šī vieta ir svēta, jo cilvēki ir pielikuši roku un to veidojuši kopā ar Dievu. Atcerēsimies viņus un pateiksimies Dievam un izlūksimies viņa svētību mūsu svētkiem. Lūdzu, piecelsimies kājas. Mīļais, žēlastības pilnais Dievs, ar pazemību un pateicību mēs stāvam tavā priekšā šajā svētajā vietā, atzīmējot 60 gadus kopš šī nometne tika dibināta, kopš esam Garazars. Paldies, kungs, par to, ka tu iedvesmoji un vadīji tos, kas redzēja šī darba nozīmi un bija gatavi upurēties. Mēs īpaši pateicamies latviešu garīdzniekiem un draudzēm, kas vadīti no ticības un mīlestības pret savu tautu lika pamatu šai nometnei kā garīgai un kultūras mājvietai. Paldies par tiem, kas ziedoja līdzekļus, spēkus un cerības, ticēdami šīs vietas misijai. Audzināt jauno paudzi ticībā, latviskumā un kalpošanā. Un par tiem neskaitāmajiem brīvprātīgajiem, kas ar savām rokām un sirdīm cēla, veidoja un uzturēja šo vietu. Lai tā kļūtu par patvērumu un gaismas staru mūsu tautai svešumā. Šī vieta, ko nosaucām par Garazaru, Gara ezeru, tiešām ir kļuvusi par garīgu mājvietu, kur atspoguļojas tavs miers, tava klātiene, tava gaisma. Kungs, mēs tev pateicamies par katru dziesmu, kas šeit dziedāta, par katru deju, kas šeit dejota, par katru lūgšanu, kas šeit pacelta, par katru cilvēku, kas šeit ir atradis sev mīļu vietu. Un mēs lūdzam, esi tagad arī šeit ar mums. Svētī šo nometnes jubileju,
iedvesmo mūs turpināt šo darbu ar to pašu dedzību, ticību un mīlestību. Lai devīze Dievam un Latvijai būtu ne tikai atmiņa par pagātni, bet arī vadmotīvs mūsu nākotnē. To lūdzam Kristus vārdā. Āmen. Vislielākais gandarījums, es ticu tiem, kas dibināja šo vietu, un tiem, kas šeit vēl strādā un kalpo, ir redzēt, ka jauni cilvēki mācās ko jaunu. Bet Garazarā arī vecāki cilvēki daudz mācās. Un mana mamma man atgādināja, ka dziesma, kas mums daudziem asociējās tieši ar Garazaru, Vedu mani Dievs, vecākā paudze negribēja pieņemt. Un tā, cik es saprotu, es atceros varbūt to, ka katrā dievkalpojumā Vilis Vārsbergs lika to dziedāt, kamēr arī vecākai paudzei iepatikās. Tā, vienojamies šajā dziesmā, kas lielā mērā un daudzos līmeņos arī atspoguļo Garazaru un mūs pašus. Lai Dievs mūs visus svētī. Tagad aicinu Garazara padomes un G60 rīcības komitejas priekšniece Ingrīdu Pētersonu.
labdien, ir ļoti liels gods te stāvēt. Ir bijuši gandrīz gadu pus, gandrīz 2 gadu, kopš mēs sākām plānot šīs svinības. Un šis nav tikai pasākums, un nav tikai dzimšanas dienas partija Gadazaram. Šis ir ļoti nozīmīgi, jo kā es varu teikt, mēs padomē, mēs rūpējamies par nākotni, Gadazara nākotni, un tajos ietvaros mēs gribam, lai cilvēki jūtās te ērti, un viņi saprot, kad mums ir gaiša nākotne, un kā mēs varam to paveikt ir, mēs varam uzturēt mūsu draudzības, mēs varam taisīt jaunus draugus, un kā mēs to paveiksim, ir mēs sāksim šonedēļas nogalu ar G60, kur mēs esam aicinājuši latviešu organizācijas te, lai viņi savus pasākumus latviešu vārdu kādreiz trūks, hosting hosting their own events, un lai viņi var arī jaunus biedrus aicināt savā vidē. Un tas ir ļoti svarīgi mums, jo mēs esam Gadazars ir mīļa vieta, un mēs gribam, lai cilvēki jūtās droši te nākt un tā tālāk. So, vadonī es rakstīju, ka šis pasākums ir mīlestības vēstule Gadazaram. Kā mēs varam veidot kā šo kopienu visiem. Un kā mēs to darām? Mēs gādājam par mūsu ekosistēmu. Tas ieskait mūsu zeme, ezerus, dīķus un mežus. Un mēs uztaram mūsu ēkas un infrastruktūru, lai nav jāizdod naudas salāpīt kaut ko, ko mēs nevaram uzturēt. Un tad vākt līdzekļus nodrošināt mūsu finansiālo nākotni caur mūsu dotāciju un endowment. Vadonies arī rakstīja, ka G60 ir mīlestības vēstule mūsu sabiedrībai. Mēs pastāvēsim tikai tad, ja latviešu sabiedrība turpinās zelt un plaukt. Un kā es paskaidroju agrāk, mēs aicinājām tās latviešu organizācijas rīkot pasākums to paveikt. Un es esmu ļoti godināta jūs aicināt, lai jums ir brīnišķīgi nedēļas nogala, un es nevaru sagaidīt, kā jūs priecājaties, un paldies visiem, kas ir pieteikušies būt brīvprātīgiem. Bez jums mēs nevaram šo paveikt. Mums nāk vairāk kā 900 cilvēku šonedēļas nogalu, un tas nozīmē, ka mēs te vēl esam, un mēs vēl būsim. Paldies! Paldies, Ingrid. Vienmēr runā tieši no sirds. Paldies. Tagad lūdzu aicinu Gadazara prezidentu Egonu Kubuliņu. Augstgodātie viesi, dārgie draugi, 1966. gadā, tikai gadu pēc Gadazara dibināšanas, Čikāgas piecīši izdeva savu albumu Mēs braucam. Viena no Alberta Legzdiņa dziesmām pēc 20 gadiem skan šādi. Pēc 20 gadiem sniks mākslīgais sniegs. Uz mēnesi raķetes sestdienā aizbrauks būs sniegs. Pēc 20 gadiem tas nebūs nekas, bet ja es esmu letiņš, tad tas būs kaut kas. Un mana māte teica, jā, tas tiešām būs kaut kas, dēls. Šogad Gadazars svin 60 gadu jubileju. Mēs vēl neizlidojām uz mēnesi katru sestdienu, bet jā, mēs joprojām esam letiņi. Un tas patiešām ir kaut kas. Man ir bijis gods būt šeit jau pašos sākumās, 65. gadā, pirmajās nometnes nedēļās. Tolaik Latvija vēl bija okupēta.
Mūsu vecāki un vecvecāki, bēgot no komunistiskā režīma, jūta dziļu atbildību, gandrīz kā sargu posteni, saglabāt latvisko identitāti brīvībā. Garezers bija viņu atbilde uz vēstures izaicinājumu. Un mēs to vēl joprojām turpinām. Katru rītu paceļam karogu, dziedam mūsu himnu. Tas nav tikai rituāls, tā ir dzīva liecība. Liecība tam, ka mūsu saknes ir stipras un ka valoda, kultūra un tauta dzīvo arī šeit, Mičigānas mežos. Garezers nav tikai vieta, tā ir ideja. Tas ir stāsts par kopīgiem sapņiem, par darbu un deksmi. Mantojums, ko nodeva tālredzīgie ļaudis, kas, kā nesen ordinētais mācītājs Vils Vārsbergs, kurš kopā ar citiem, kā prāvests jau minēja, viņi neredzēja tikai mežu šeit, bet iespēju. Viņi sapulcināja kopienu no plašās Amerikas vidienes, lai šo sapni varētu īstenot. Es atceros, ka sākumā bija vairāk gribas nekā iespēju, vairāk ideju nekā infrastruktūras to izpildīt. Bet bija ticība, bija draudzība, bija ziedotie līdzekļi un neizmērojams darbs šo vietu attīstīt. Un radās tādas draudzības, kas ilgst mūžu. Šodien, 60 gadus vēlāk, Garezers ir dzemdinājis skolas, koncertus, mīlestības, laulības un pats svarīgākais mūsu nākamās paaudzes. Ar lepnumu varu teikt, mani mazbērni ir jau 3. paudze mūsu ģimenē, kas šeit mācās un dzīvo latviski. Un mūsu programmas bagātina skolotāji un vadītāji arī no pašas Latvijas. Garezers 60. jubileja nav tikai jubileja, tas ir atgādinājums. Mūsu darbs nav galā. Lai šī vieta būtu dzīva arī nākamajām paudzēm, mums ir jāturpina. Sargāt, atbalstīt, attīstīt un ticēt. Mūsu oriģinālās akcionāru kopas vienas pašas nevar nest nākotnes slogu. Garezera nākotne ir mūsu visu rokās. Tā pastāvēs tikai ar mūsu nepieciešamo atbalstu un jauniem līdzekļu avotiem. Sirsnīgs paldies jums visiem, dibinātājiem, akcionāriem un viņu organizācijām, kas bija klāt sākumā, kā arī visiem, kas tagad ar sirdi, laiku un darbu tur šo uguni dzīvi. Paldies mūsu skolotājām, audzinātājiem, vecākiem, darbiniekiem un visiem jauniešiem, kas šeit katru vasaru atgriežas kā dzīvības elpa. Mēs esam atvases no tām pašām saknēm, un tas ir ļoti svarīgi. Tāpēc ar lepnumu un cerību saku, lai dzīvo Garezers, latvisks, dzīvīgs un sirdī silts, vēl daudzus gadus uz priekšu. Paldies jums visiem! Sveicam Garezera 60 gadu jubilejā! Edvards Strasdiņš ir atradojis uz Garezeru ne tikai spēlēt mūsu svinībās, bet ja jūs sekojat uz Facebook un tā tālāk, viņš arī ļoti sadarbojās ar mūsu bērniem un vidusskolniekiem. Par to mēs esam ļoti pateicīgs. Edvard. Dargie klātesošie, esiet sveicināti. Man sauc Edvards Strasdiņš, un tik tiešām es šeit esmu pirmo reizi šeit Garezerā, bet es tiešām gribētu teikt, ka es esmu tiešām ārkārtīgi priecīgs par šo te iespēju, ka es šeit varu pavadīt šeit veselas 3 nedēļas, un šī ir man pirmā reize, un jāatzīst, ka es jau esmu tikai kādu pusotru nedēļu, bet es tiešām jau no sirds jūtos iedvesmots. Un, protams, ka man ir grūti komentēt par to, kas viss ir bijis iepriekš un tā tālāk, bet tas, ko es redzu, ko es esmu ieraudzījis šīs pusotras nedēļas laikā, ir tas, ka
viennozīmīgi Garazairs spēja pastāvēt un ir pastāvējis tikai un tāpēc, pateicoties cilvēkiem, latviešiem, tautiešiem, kas ir spējuši turēties vienoti jau vairākus gadu desmitus. Un tieši to es arī novēlu latvieši, mums jāturās kopā, būsim tikpat vienoti un iesim tikai uz priekšu. Un kā reizi man ir arī tā dziesma ar nosaukumu Būt vienotiem, un tieši tāpēc man likās, paskatoties, kā šeit viss notiek un kā es jūtos iedvesmots, man likās, ka šī ir tieši tā dziesma, ko man vajadzētu šeit šodien atklāšanā nodziedāt. Lai skan dziesma Būt vienotiem. Lietus. Tas nenāk no debesīm, tas nāk no cilvēkiem. Nevis no mākoņiem, kur viss šķiet vienkāršāk. Tas šķietami mierīgāk, bet to jau nezin neviens. Spēks ir būt vienotiem, nevis pusēm sašķeltiem. Kas gan šai pasaulē notiek, kāpēc lai mierā būt nevaram? Debes malas tur kāds vēro un prāto, kāpēc tie cilvēki tā savādi tur darās. Jo šķiet, ka tas jau vairs tik pieņemts ir, ka cilvēkiem būt pret to otru ir. Spēks ir būt vienotiem, nevis pusēm sašķeltiem. Kas gan šai pasaulē notiek, kāpēc lai mierā būt nevaram? Dažreiz es pieklustu, izlausties no visiem tiem nemieriem, kas apkārt notiek man. Dzīvot tā vienkāršāk. Pasaulē, kur cieņa ir vēl kāda nozīme, vai tas ir prasīts par daudz? Spēks ir būt vienotiem, nevis pusēm sašķeltiem. Kas gan šai pasaulē notiek, kāpēc lai mierā būt nevaram? Paldies jums, dārgie draugi. Un īsi pirms uzstāšanās man teica, ka, ja tu gribi, tu jau vari arī tu otru dziesmu nospēlēt. Un es izdomāju, ka kāpēc ne? Un ziniet, man tajā kā reiz ienāca tāda laba ideja prātā. Es nezinu, vai jūs tādu dziesmu zinat, bet viņa diezgan populāra Latvijā. Ir tā dziesma Daudz laimes Latvija. Viņa skan šādi. Daudz laimes Latvijām, bla, 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 un tā tālāk. Ja? Bet es izdomāju, kāpēc gan nevar šo dziesmu pārveidot? Un paklausieties manu versiju. Daudz laimes Garazar, no sirds tev vēlam,
100 gadus turēties un vienmēr kalnā iet. Daudz laimes garas ar, no sirds tev vēlam, lai zobens vienmēr spož un saulē nenoriet. Un tagad pamēģināsim kopā. Daudz laimes garas ar, no sirds tev vēlam, 100 gadus turēties un vienmēr kalnā iet. Un vēlreiz daudz laimes garas ar, no sirds tev vēlam, lai zobens vienmēr spož un saulē nenoriet. Vēlreiz daudz laimes garas ar, no sirds tev vēlam, 100 gadus turēties un vienmēr kalnā iet. Daudz laimes garas ar, no sirds tev vēlam, lai zobens vienmēr spož un saulē nenoriet. Paldies! Wow. Tagad mēs kopīgi dziedāsim Daugava abas malas. Vēl neesam pabeiguši. Es ievēroju, ka karoks laik pa laikam plīvē ritmā arī, tas bija labi. Mums ienākšu pāris, varat atsēsties, mums ienākšu pāris apsveikumu, ko mums nolasīs Egons Kubuliņš. Latvijas valsts prezidents. Apsveikums Latviešu centram Garazers 60 gadu jubilejā. Cienījamie Latviešu centra Garazers saime. Sirsnīgi sveicu Latviešu centra Garazers 60 gadu jubilejā. Augsti vērtēju Latviešu centra ilgadējo, nesavtīgo un pašaizliedzīgo devumu latviskā garā. Tā kultūra telpa saglabāšana un kopšana ārpus Latvijas. Mana patiesa prieks sveikt Latviešu centru Garazers, kas jau 60 gadus vieno latviešu ārvalstīs
un kalpo ar pulcēšanās vietu jau 4. paudzei. Esmu pateicīgs ik katram, kurš turpina uzturēt latviešu kultūru un saikti ar dzimteni ikdienā. Tas ir Latvijas kā nacionāls valsts ilgtspējas pamatā. Īpaši vēlos izteikt pateicību centra pedagoģiskajām personālām un darbiniekiem. Jūsu darbs ir nenovērtējams, jo tas ir ieguldījums Latvijas valsts un tautas nākotnē. Aicinu turpināt aktīvi līdzdarboties Latvijas labā un tās attīstībā. Daudz laimes Latviešu centram Garazers 60 gadu jubilejā, patiesi cieņā Edgars Rinkevičs. Nākamais apsveikums ir no ārlietu ministrijas īpašo uzdevumu vēstnieces diasporas lietas Zandas Grauzdas apsveikums. Cienījamie Garazera skolēni, skolotāji, absolventi, vecāki, draugi. Sirsnīgi sveicu jūs Garazera 60. jubilejā. Nozīmīgā brīdī, kas atspoguļo nevien Garazera skolas programmas ilgmūžību, bet arī tās izceļo ieguldījumu latviskā identitātes, valodas un kultūras saglabāšanā ārpus Latvijas. Garazera skola gadu desmitiem ir bijusi spilgts piemērs tam, ka ar mīlestību pret dzimteni, cieņu pret valodu un apņēmību izglītot jaunu paudzi var uzturēt dzīvu saikni starp latviešu diasporu un Latviju. Jūsu darbs ir pelnījis visaugstāko atzinību, tas iedvesmo un stiprina latvisko garu, vienlaikus veidojot saprotošu un saliedētu kopienu pasaulē. Lai šī jubileja ir lepnuma un pateicības brīdis par paveikto, par vērtībām, kuras jūs kopjat, un par to, ko nododat nākamajām paudzēm. Novēlu Garazera saimei arī turpmāk būt par vietu, kur sastopas zināšanas un draudzība, kur aug cieņa pret latvisko un kur vienmēr skan latviešu valoda. Ar labākajiem sveicieniem jubilejā un pateicību par jūsu darbu Latvijai un latvietībai pasaulē Zanda Grauzde, īpašo uzdevumu vēstniece diasporas lietās. Un trešais, pēdējais, kas man ir ienācis, 1965. Gada, to vajadzētu spēt izteikt. Werners Treimans teica, Latviešu centrs Garazers ir domāts kā visas latviešu sabiedrības nacionāli kulturāls pasākums. Cik tālredzīgi un akurāti šie vārdi toreiz bija. Šodien Garazers ir Amerikas latviešu sirds un dvēsele. Cik svarīgu lomu Garazera programmas un eksistence ir spēlējusi mūsu latvisko jauniešu audzināšanā un vispārējo sabiedrības uzturēšanā. Kamēr vairumu kārt vietējās organizācijas lēnām samazinājās, Garazers mūs vēl ar vien savelk kopā. Daugavas Vanag ASV ir vienmēr uzskatījusi Garazeru kā prioritāti mūsu atbalstam un turpināsim šo atbalstu, kamēr spēsim. Apsveicam Garazeru 60 pastāvēšanas svētkos Dievam un Latvijai Daugavas Vanag ASV valde. Paldies jums visiem! Bez jums Garazers nepastāvētu. Mūs visus vieno kopīgas saknes – latviešu valoda, latviešu kultūra, latviešu vērtības. Caur gadiem un paudzēm. Daudz laimes Garazers. Uzmanību karogiem!
pateikties mūsu jauniešiem par karogiem. Paldies mūsu ēģelniecei. Esat brīvi svinēt.